Sveicināti, dārgie radio klausītāji un jaunieši raidījumā Vērtību kompas. Mani sauc Ronalds Svarups, un šis ir raidījums, kurā mēs atklāti runājam par aktuālām tēmām katram jaunietim un skatāmies uz Bībeli kā uz mūsu dzīves un vērtību kompasu. Šī reizē mums kā ierasts ir intervija, un esmu uzaicinājis uz raidījumu Kristiānu Kulšu. Sveiks. Sveiks, ceru, ka izrunāju pareizi savu uzvārdu. Gandrīz. Ārzemniekiem par labāk sanāk. Jā, tiem, kas tevi nezina, kas tu esi un ar ko tu nodarbojies? Tas, kas varētu būt studentu vidū visraksturīgākais, laikam ir tas, ka es studēju RTU, mehatroniku, tagad jau 3. kursā no 4, un esmu Latvijas Kristīgajā studentu brālībā, viens no aktīvistiem, organizēju arī dažus pasākumus. Tuvākais, kas būs, ir laivu brauciens, cik es saprotu, mēs jau būsim, mēs ierakstīsim, un tad laivu brauciens būs noticis, un tad tikai šis puisis būs, tā kā nestrādās kā reklāma. Nē, kad viņš jums ir? Viņš ir 22. līdz 24. jūnijā pa Pēdedzi. Tad būs, raidījums būs. Brīnišķīgi, ok. Tad vēl ir pēdējā iespēja pieteikties LKSB mājaslapā, droši. Tur būs kontakti, kur var vēl pieteikties pēdējā dienā, ja būs brīvas vietas. Bet ārpus shameless reklamēšanas, ko es daru ikdienā, jo visu laiku esmu vecākais bērns ģimenē, man ir 3 mazākas māsas, un piedzimu kristīgā, ticīgā ģimenē, un matemātiku mācu, praksējos tagad, visu kaut ko iemācos par frēzēšanu un virpošanu, tā kā visādas praktiskās lietas. Un piedalījos arī formacionu apmācībās, par ko nedaudz vēlāk pastāstīšu. Jā, pie tā mēs vēl pieskarsimies, bet, lai tev vēl iepazītu klausītāju labāk, tā ir, ar ko tev patīk nodarboties, vai brīvā laikā, vai kāda tev ir hobija? Jā, hobija. Hobija laikam nav tas lauciņš, kur es ļoti izceltos, bet viņi parādās tā, iemesls, kāpēc es tā saku, tāpēc, ka viņi parādās tā ļoti periodiski, drīzāk aperiodiski un uz kaut kādu laiku ir tāda lielāka interese un aktivitāte, un tad jau vairs nevar teikt, ka tas ir hobijs, vienkārši kaut kas, ko es esmu darījis. No studentiem vispār švakar laiku un hobijiem? Jā, viens liels hobijs ir zemesardze, es domāju, un ne tikai hobijs, bet arī tādā, iemesls, kāpēc es tur esmu, ir ļoti personīgi no manas motivācijas, tas nav no kaut kurien ārpuses. Un tas ir arī viens no lielākajiem piedzīvojumiem, kas man ir ikdienas dzīvē. Un vēl hobijs, varētu teikt, ir ķīmija un tādas bīstamas varbūt lietas, jo esmu taisījis arī brīnumsvecītes un meistarklases vadījis, un tas bija jaudīgi tie tās degšanas reakcijas bija sprādziens negluži, paldies Dievam, bet tāda ķīmija, programmēšana arī, mākslīgo intelektu esmu taisījis, nav no viņa tik ļoti jābaidās, kā tur stāsta. Tas tā, visu laiku, kad kaut kur dzirdu, ka mākslīgais intelekts tur pārņems darbus, varbūt es baigi gudrs esmu, bet tas, katrā ziņā. Jā, man ar ķīmiju vienīgā pieredze bija kurmis un folijas. Ok, interesanti, ka jau daudz ko varēs stāstīt par šo visu, un pie dažām lietām mēs pieskarsimies, bet tu pieminēji LKSB. Īsumā tiem, kas nezina, kas ir LKSB un ko tu tur dari? Kā tu tur iesaisties? Kas ir LKSB? Tagad es centīšos precīzi nocitēt to mērķi. Izdzīvot evaņģēlisku, misionālu dzīvesveidu ikdienā. Un tas ir viens, un vēl tas gan jau otrais ir kaut kādā garākā daļā, bet izmainīt pasauli sākot ar vienu studentu. Tie ir tādi 2 moto, kas ir LKSB. Un ko šie burti nozīmē?
LKSB nozīmē Latvijas Kristīgā studentu brālība. Ļoti vienkārši ir gan bijušas domas to pamainīt, jo Agape studenti ir daudz draudzīgāk universitātēm, neliekas, ka kristieši un tā tālāk, bet, mēs nemainām pagaidām vismaz un neizskatās, ka mainīsim. Bet tā doma ir šajā brīdī, jo LKSB ir mainījies gadu laikā diezgan būtiski. Un šobrīd, kā LKSB izskatās, ir vairākas māceklības grupas atsevišķas, un tad ir tādas lielā WhatsApp community grupa, kur tad ir kaut kādi kopīgie pasākumi, piemēram, In Between, kas pavisam drīz jau notiks pēc šī raidījuma ierakstīšanas, kur tās mazās grupas savā starpā tiksies un būs apmācības šajā reizē būs par to, kā mēs esam pasaules gaisma, ja pareizi atceros. Un kā tu iesaisties LKSB? Kā es iesaistījos LKSB? Īstenībā es neatceros, jo tas bija jau vidusskolas laikā, un LKSB ir ne tikai studentiem, bet arī vidusskolēniem, kas ir pietiekami aktīvi, kāds es biju, un kas vienkārši piedalās. Man šķiet, ka mani uzaicināja bijusī draudzene uz vienu no pasākumiem, varbūt laivu braucienu. Un tad es kaut kā pamazām iepazinu, tagad jau Rainers vairs nav LKSB, bet Raineru, Dāvidu Krūzi, tādas vietējās slavenības LKSB manā laikā. Un, tad dabīgi iekļuvu mazajā grupā, kur visus tā kā nestūma, bet kārtīgi motivēja, ka jābūt mazajā grupā un jāpiedalās, un man tas bija riktīgi vērtīgi, jo tur bija, tā mēs bijām puišu grupiņa, un tas laiks, ko mēs tur regulāri reizi mēnesī pavadījām, palīdzēja man tajā laikā, es biju tāds reāls pusaudzis, palīdzēja man izaugt par tādu konkrētāku cilvēku, kas neskatās uz dzīvi, ir tā, gan jau varbūt kaut kāda, bet, ja kaut kas notiks, tad konkrētā laikā, konkrētā vietā, un tur būs konkrēti cilvēki, kas to dara. Un tas bija tā bija tāda vērtīga pieredze, saprast, ka, ja es gribu disciplīnu, tad man ir jāizvirza kaut kādi konkrēti mērķi un sasniedzami mērķi, izmērām mērķi, ka es pēc tam varu uz to atskatīties. Tas bija viens tāds no lielākajiem ieguvumiem LKSB, un tad es redzēju, ir vērts turpināt. Un tad dabīgā veidā tagad esmu kļuvis par organizatoru vairākiem pasākumiem. Un kādi ir nosacījumi, lai pievienotos un vai sākt palīdzēt? Lai sāktu palīdzēt, ir jāgrib palīdzēt un jānāk runāt, ka grib palīdzēt. Principā tas ir tik vienkārši. Un lai pašā LKSB būtu sanākt, var pievienoties jebkurš, kas ir sākot vidusskolnieks, ja? Mums ir īstenībā tā, ka var oficiāli pievienoties, un tad jo Latvijas Kristīgā studentu brālība ir reģistrēta biedrība, un tur ir visādas atskaites un birokrātija, kas jādara un tā tālāk, un par to ir runāts, un kā tad brīvprātīgajiem darbiniekam tagad jau arī kaut kas ir izbaudīts nedaudz, bet es no tā veiksmīgi izvairos. Bet tas ir oficiāli kļūt par biedru biedrībai, Latvijas Kristīgā studentu brālība, tas galīgi nav nepieciešamība, tas vairāk tāds formālā puse. Lai kļūtu par LKSB biedru, ir vienkārši jābūt LKSB aktivitātēs, jābūt tajā sabiedrībā vai mazajā grupā, un tad jau LKSB čatā lielajā kopienā to esi ievietots, un tad jau tu esi LKSB principā. Ļoti vienkārši. Un tu pieminēji tās formāciju mācības, varbūt īsti pastāsti, kas tās ir? Jā, formāciju mācības ir apmācības gada garumā, gandrīz, bet gada garumā kristīgajiem studentu vadītājiem, kas paši ir studenti. Un šajā gadā tas notika, jau pagājušajā gadā tas notika, laiks skrien, Bulgārijā, Trjavnā, kas ir Bulgārijas viducī, un tur mums bija nedēļas garumā dažādas uzrunas, bībeles studijas, ļoti satuvinājāmies ar to mazo grupu, kas mums bija, es teiktu, ka mums bija labākā mazā grupa, kas mums bija,
Un citas grupas to arī bieži dzirdēja, viņiem gan sāka tas nedaudz nepatikt, un viņi sāka teikt, ka viņi ir labākā grupa, bet, es pieturos pie tā, ka manējie ir labākie. Un tad tā draudzība un saites palika tik ilgas un ciešas, ka tagad, kad mēs pirms mēneša tikāmies, kad jau gads principā ir pagājis, tad mēs satikāmies kā ļoti tuvi draugi, un arī bija uzrunas, un mēs mācījāmies, bija Bībeles studija par atklāsmes grāmatu, ļoti vērtīgi, kvalitatīvi, saprotami, un es teiktu bibliski, un padalījāmies arī savām kultūrām, un tā gada garumā, liekas, bet tās apmācības notiek, tad gads paiet, un tad atkal tiekamies, bet kas pa vidu notiek mentorēšanas nodarbības, kad katram ir mentors, un tad reizi mēnesī ieteicams ar to mentoru tikties un vismaz stundu parunāt labi, varbūt parunāt nav gluži tas gudrākais vārds, bet principā augt un ka mentors palīdz augt un pilnveidot to ikdienas misijas darbu studentu vidū. Un tas arī bija vērtīgi ne tikai lai misijas virzienā augtu studentu vidū, bet arī personīgi kaut kādas problēmas un ievainojumi un izaicinājumi, jo tas viss jau misijas darbu ietekmē. Un kur par to var uzzināt vairāk vai pievienoties arī, ja kāds vēlas? Īstenībā ir tā, ka Formacion ir IFS daļa, kas ir International Fellowship of Evangelical Students, starptautisko evaņģēlisko studentu sadraudze, brālība, kurai ir apakšorganizācijas katrā valstī. Un apakšorganizācija Latvijā ir Latvijas Kristīgā studentu brālība. Un katra tā apakšorganizācija no katras valsts, teiksim, LKSB Lietuvā, kas raksta tieši tāpat, bet mēs esam populārāki, vismaz manā Instagramā, kad man vēl bija Instagrams, tad katra tā kustība sūta no saviem dalībniekiem divus, reti kad vairāk, bet principā divus no katras valsts dalībniekus, un tad notiek tā apmācība. Un tad tā gada garumā ir, vismaz Latvijā ir tā, ka ir tad jākalpo tajā studentu kustībā vietējā, un tā es arī darīju. Ok, labi, tad nāciet klausītāji tad uz LKSB, un tad ir iespējas tālāk augt un uzzināt un piedalīties foršos pasākumos un palīdzēt. Jā. Labi, tu pieminēji, ka tev ir kāds arī personīgs stāsts saistībā ar zemesardzi. Tu esi tad students jaunieks, bet kādēļ tu esi tur? Kas tevi motivēja iesaistīties zemesardzē? Ok. Tagad riktīgi pārbaudīsim to manu vērtību kompasu. Es iestājos zemesardzē, kad man bija 18 gadi, kad man daži mēneši bija palikuši jau 18 gadi, un Ukrainā sākās karš, un īsi pēc tam es iestājos zemesardzē. Kāpēc? Ukraina ir tuvu, Krievija Latvijā ir iebrukusi jau gadsimtu laikā vairākas reizes, izskatās, ka labprāt to darītu atkal. Un tad es tā izvērtēju tajā brīdī situāciju un domāju, ja tas notiek drīz vai netik drīz, tad lai arī cik briesmīgi tas neizklausās, ja tur ir kāds mieris Krievu karavīrs ar ieroci blakus, tad es gribētu zināt, kā to ieroci izmantot un labi izmantot, lai aizsargātu savu ģimeni. Un tāpēc es iestājos zemesardzē. Tad ir jautājums, vai es esmu gatavs nogalināt ienaidnieku, ko man arī zemesardzē jautāja, zinot, ka es esmu kristietis. Un es saku, es taču mācos šaut, man nelielīšanās pēc, bet tīri pašam patīkami 300 metros guļus pozīcijā, 5 no 5 sašāvu mērķī. Un tāds arī bija mērķis labi šaut, un uz to es tiecos. Ne tāpēc, ka es gribētu karu un gribētu būt tur superkarēvis, bet es domāju, ka nav labi nogalināt, ka jebkurā gadījumā, ja es kādu nogalinu, ja es nošauju, vienalga, cik ļauns tas ienaidnieks ir, viņš ir cilvēks, Jēzus nomira viņa labā, bet mēs dzīvojam grēka sagandātā pasaulē, un ja es nenošaušu viņu,
viņš nosraus mani, varbūt izvaros manas māsas, manu mammu. Es neredzu to kā tādu cēlu rīcību, ka es tagad viņu nenošauju. Es to redzu kā traģēdiju, ka karš ir, bet, ja Latvija nebūs gatavs karot neviens, tad Latvijā nāks iekšā visi pēc kārtas. Un, diemžēl tādā pasaulē mēs dzīvojam, un es uzskatu, ka, lai arī nogalināt ir ļaunums, tad, tā kā mēs šajā grēka sagraustajā, sagandātajā pasaulē dzīvojam, tad mēs no traģēdijām nevaram izvairīties. Pat Dievs neizvairījās, apzināti neizvairījās no traģēdijas, bet... jā, jo 10 baušos, man liekas, cilvēki jauc arī tos vārdus. Tas vārds, kas ir teiks, vai nebūs nokauts, ko mēs pazīstam, es esmu arī minējis raidījumā, bet viņš ir patiesībā ir tulkots, mums latviešam arī ir 2 vārdi, un tas ir to nebūs noslepkavot. Un slepkavība Dieva acīs visās situācijās ir grēks. Pilnīgi visās. Nogalināšana nav. Nogalināšana bieži ir attaisnota. Un to mēs redzam turpat 10 baušos, kad uzreiz nākamajā nodaļā ir daudz situācijas, kur nogalināt ir ok. Pat savu brāli, ja tur rakstīts, ja tos brālis upurē dēlu Molaham savu dēlu, tu paņem akmeņus un iznīdē ļaunumu no savu vidus. Tā kā tikko Dievs teica, ka to nebūs nogalināt, nodaļa vēlāk saka, ka to pašam savus brālis jānomēt ar akmeņiem. Un tur ir tās atšķirības, un bieži tad cilvēki pārprot, kad Jēzus saka mīlēt savu ienaidnieku, tas, kā es to saprotu, esmu arī par to stāstījis, ir tas, ka Jēzus runā, lai mēs neienīstam otru cilvēku. Lai mēs tāpat cilvēku mīlam, bet mīlestība nenozīmē visatļautību. Tas ir pavisam loģiski. Arī mēs mīlam bērnus, mēs mīlam savus draugus, bet tu zini, viņš darīs muļķības, tad tu viņu apturi. Tāpēc, ka tu mīli viņu, un tu neļaus lietām izplatīties tālāk, ļaunumam izplatīties. Un pirmā atbildība mums visiem ir pret saviem tuvākajiem. Tāpēc saku, 2 svarīgākie baušļi, ja es saku, mīli Dievu ar visu savu spēku, sirdi, dvēseli un prātu, un savu tuvāku, kā sevi pašu. Un ja nāk cits, kas dara sam tuvākajam pāri, un kas ir attaisnojuma, aizsardzība, tev daudz raksturvietas arī minēt, bet tas ir pat pienākums aizsargāt, iestāties par saviem tuvākajiem. Un es arī neesmu par karu un par to, ka tagad vajag bailes dzīt tautā un visiem vajag gatavoties un tā. Man liekas, karš visās situācijās ir slikts, bet jautājums, viņš nāk. Ko tu darīsi? Vai tu varēsi pats sadzīvot ar savu sirdsapziņu, ka tu noskatījies un neko nedarīji? Tas tā kā deputāti atturās, kas nozīmē, viņi īstenībā ir par vairākumu, jo viņi neizpož savu balsi. Un kā kristieši, es domāju, mēs nevaram būt vienaldzīgi. Arī Luters ir rakstījis tādu grāmatiņu, vai karavīrs var būt pestīto kārtā, un viņš visu grāmatiņu noslēdz, un viņš beigās saka, un viņš ir konkrēti saka jā, un viņš pat iedrošina jaunos kareivjus, un tāds motivējušas runas dod un vēl kaut ko. Bet viņš saka beigās, es šo visu rakstīju, lai jūsu sirdsapziņas būtu mierīgas. Un tas, man liekas, ir pats galvenais, kad arī tu gāji tur, to prasīju šo jautājumu, jo tev vajag tikt galā ar savu sirdsapziņu Dievu priekšā. Un romiešu vēstules saka 14. nodaļas beigās, abi tur runāja par upura gaļu, bet tur ir teikts, ja kāds kaut ko dara šaubīdamies un domā, ka tas ir grēks, man liekas, ir pats pēdējais pants 14. nodaļā, tad tas viņam tiek pieskaitīts par grēku. Bet tas, kas zina, ka tas nav grēks, un viņš pārliecinās, bet saistībā to, kas ir Dieva vārdā, protams, tur runa par pelēkajām līnijām. Kaut arī šī, man liekas, nav pelēkās zonas jautājums, pavisam skaidrs, kāds nāk tavu nogalināt, to pienākums aizstāvēt. Bet priekš daudziem tas varētu šķist kā grēks. Tad arī, ja tu tiešām domā, ka izdarīja grēku, tad Dievs arī pieskaita to kā grēku. Bet šī situācijā, es domāju, tas nav grēks. Un to pierāda labāk arī Pāvils rakstot Timotejam, 5. nodaļā, 8. pantā, 1. vēstulē ir teikts, ja kas nepalīdz savam tuvākajam, neatbalsta viņu, tad viņš ir ļaunāks par neticīgu un ir aizliedz savu ticību. 1. Timotejam 5, 8. Es zinu, tu rakstīji. Jā, es viņu nepareizi pateicu. Jā, es viņu tagad nepareizi pateicu, bet tā doma bija tāda, ja kas nerūpēs par savu tuvāko, tur konkrēti pirms tam ir runa par atraitnēm, bet par savu ģimeni, tad viņš ir ļaunāks par neticīgu un aizliedz ticību. Un tā, ka te arī vēlams sagrož šo visu cilvēku prātus, daudz kristiešu prātus, lai viņi nevarētu iestāties, palīdzēt.
Bet jā, tu minēji, ka tas tev ir arī ietekmējis un arī kādus piedzīvojumus tev dod. Vai ko tu varētu pateikt? Kas vēl, ko tev sniegusi šī pieredze? Viena no tādām redzamākām lietām, ko tētis arī vienreiz izcēla, ir, ka Kristiņš pēc iestāšanās zemesardzē saklāja gultu, bet tas tā vairāk humora pusi. Tas, ko man būšana zemesardzē, es teiktu, iedeva kā vīrietim, ir izjūta, ka es esmu atbildīgs un es ietekmēju savu darbību rezultātu. Ko tas nozīmē? Principā tas ir aicinājums rīkoties. Ja tu gribi kaut ko sasniegt, rīkojies. Un tas, lai arī cik ilgi man ir bijušas problēmas ar disciplīnu, kad es iestājos zemesardzē, man bija daudz vieglāk pārvarēt kaut kādus prokrastināciju kārdinājumus un tā tālāk. Viņi ir bijuši pamatīgi un esmu pamatīgi izgāzies, bet būšana zemesardzē man palīdzēja ar attiešanu atpakaļ, jo mācībās mums ir bijis tā, ka mēs, ne tikai es, bet mēs visa nodaļa, 8 līdz 10 cilvēki, kas nodaļā ir, mēs pilnībā aizgāžamies. Pilnībā. Un tad mums ir atskats par to, kas ir paveikts, kas noticis, un tad nākamais uzdevums, nākamais treniņš. Un tu nevari gremdēties tajās sajūtās, ko mēs izgāzāmies, viss tagad slikti. Tev ir perfekti jāizdara nākamā lieta, un tas ļoti palīdz tieši atgūties. Kopējā disciplīna un varbūt tas humors, ko es no turienes esmu paņēmis, jo man ir ļoti plaša humora izjūta. Tas humors, ko es no turienes vēl papildus esmu paņēmis, tā varbūt nav tik pozitīva lieta. Kā kuram cilvēkam, tas vairāk personīgi. Man ir interesanti katrā ziņā. Un vēl viena lieta no zemesardzes, man ir iespēja evaņģelizēt un trenēt to savu evaņģēlista un vietējā baptistu mācītāju muskuli, tur vēl garāks stāsts ar tām iesaukām, kā viņas zemesardzē, tur tā kultūra ir, bet tur viena no iesaukām man ir pasaku vīriņš, tāpēc, ka es atteicos dziedāt 13. bunkuru, tur dažu pantu dēļ, jo es neuzskatu, ka velns no mums baidās vai no granātām. Viņš baidās no Jēzus, un viņa vārds tikai kaut ko garīgajā pasaulē ietekmē, mūsējais pilnīgi neko nenozīmē. Un tad atteicos, un tad teicu, labi, tad tev būs vakarā jāstāsta pasaka visiem. Pastāstīju pasaku, bet beigās arī evaņģēliju tur ietērpu, un no Bībeles bija citāts. Tad tas pasaka vīriņš palika uz kādu laiku. Un tad vēl pēc kādām mācībām, pēc mēnešiem, tas jau palika tāds tajā vienībā, kuras esmu, tāda labāk zināms, ka esmu kristietis. Tagad viena no manām iesaukām ir mācītājs. Tad loģiski kaut kādos brīžos parādās tās sarunas par ticību un kas ir Dievs un tā tālāk. Un vēl pavisam nesen mani sāka saukāt par Jēzu daži konkrēti cilvēki, un tad es saku, ko es tavā labā esmu tādu izdarījis, ko Jēzus? Neko, salīdzinājumā ar viņu neko, un tad tur, jā, bet tu man to un to tur palīdzēji, kaut kādas tur situācijas. Un tad arī ir iespēja evaņģelizēt, un tas nav, es neteiktu, tas ir ļoti viegli. Tas ir tāds treniņš, un tad, kad mums bija misijas nedēļa, tad tas, kas man zemesardzē ir bijis, tie vairs nav veči ar ieročiem, un tur leitnanti un tādi, kārtīgi cilvēki, kas ir ļoti spējīgi ne tikai zemesardzē visus tos pienākumus pildīt un formācijas un šaušanu un tā tālāk, bet arī ikdienā tādi diezgan kārtīgi un konsekventi. Un tad ir misijas nedēļa, kur ir vienkārši studenti, visi savējie, evaņģelizācijas muskulis zemesardzē uztrunāts, un tad aiziet. Jā, tas ir labi, ka tu esi par gaismu arī tur, bet citādāk gribēju prasīt, tavu ticību kopumā zemesardze ietekmē labi vai nepārāk, vai kā ir ar ticības izdzīvošanu? Tie, kas domā, kristieši labi, es arī gribu iet,
Bet, tu nezini, tur visi lamājas vai dzer, es nezinu, kāda ir tur kultūra. Vismaz tavā gadījumā. Manā gadījumā es teiktu, ka tā ticība un pārliecība manī ir tik dziļi, ka drīzāk ietekmē pozitīvi. Ir cilvēki, kuri ļoti daudz lamājās. Mums gan vienībā ir arī no vadības tā, ka zemesardzē nelamājamies, bet tas gada sākumā varbūt tiek daudz vairāk ievērots nekā beigās. Bet kad man bija kaut kādi 14 gadi, es laikam lamājos ļoti daudz un tīri jautrības pēc, jo visādas videofilmēm un tā tālāk ar tuvākajiem klases biedriem. Un tad vecāki atrada, bet tas jau cits stāsts. Bet, kaut kā no tiem 17, 16 gadiem centos nelamāties, un tad tas manī tā iesēdies. Tas nav labi, tas nav svētīgi, tas nav vajadzīgs. No tā var rasties atkarība, no atkarībām negribētos vairāk, kā man ir cīnīties, un tad tā kā es nelamājos, dažreiz pasaku kaut kādu repliku, kā cits nolamājās, kaut ko tur pasaku, un tad kaut kāds nelielais konflikts, kas baigi svētais un tā. Bet tā lamāšanās, tā smēķēšana arī, es domāju, man tikai ietekmē pasīvi, tur, kur gadās, ka visas pauzes ir pīpauzes zemesardzē. Man kaut kā nav kārdinājums, tik ļoti smird un gribās prom, ka nav kārdinājums galīgi smēķēt, un lai Dievs sargā, ka neparādās arī alkohols. Alkoholu zemesardzē nedrīkstētu lietot. Un mums arī ir bijuši pamatīgi sodi, kad kāds tur ir iedzēris pirms mācībām. Jāšauj bija tikai ar salūtu munīciju, reāls lodes tur nelidoja. Bet, pēc tam tiem, kas bija iemetuši bišķiņu, viņiem vajadzēja visus ieročus tīrīt. Un vienu ieroci iztīrīt tās ir aptuveni 2-3 stundas. Mēs tur bijām kopā kaut kādi 30, 3-4 cilvēkiem vajadzēja visus tos ieročus iztīrīt pēc mācībām. Tā kā. Otrais to nedarīs, jā. Centīsies tā, lai nepieķer drīzāk, bet cerams nedarīs. Tas tā slikti neietekmē, es domāju. Ir cilvēki, kuri pret ticību izturās tā nievājoši, kā bija viena saruna ar biedru, ka kādas tur reliģijas un tā tālāk, un tad budisms visvairāk patīkot. Tajā laikā es par budismu nezināju tik daudz, tagad rīkoju atvērtās sapulces RTU kā daļa no LKSB pasākumiem, kur vienkārši visi var nākt, un tad es biju sagatavojis par konfesijām vienu reizi, otru reizi par reliģiju, tad kaut ko vairāk noskaidroju par budismu, tad būtu varējis labāk atbildēt. Bet tad nevarēju, un tad bija tā pagrūti, kā kristietība labāk par budismu. Tajā brīdī varbūt tāds izaicinājums, ko var pieskaitīt pie tā negatīvā, bet es domāju, tas man ticība arī tikai cēla un parādīja, ka ir atbildes to jautājumu. Kāpēc ne? Un ir atbildes, kuras nesniedz budisms un kuras ļoti skaidrs sniedz kristietība un kuras ir ļoti vajadzīgas. Jā, es domāju, tev būtu daudz stāstu, ko stāstīt par zemesardzes piedzīvojumiem. Tā klausītāji jums interesē sazināties ar Kristiānu paši, pajautājiet, ko viņš vēl piedzīvojas. Bet es gribētu vēl pie pēdējās tēmas pieķerties. Tu sākumā pieminēji, kad tev bija arī draudzene un tur bijusi kāda arī attiecība pieredze. Un es zinu, daudz arī iet līdzi. Jautājums, kāpēc tu tagad neesi kopā, tu neesi precējies, cik saprotu, kā tev ir gājuši šī jomā? Jā, tā draudzene, ko es pieminēju, ar viņu mēs vairs neesam kopā, nedraudzējamies, un tas kontakts arī ir ļoti, ļoti vēss, jo tās attiecības bija, pirmais, ko es gribu teikt no tāda negatīvā, ir, ka tās bija attiecības seksuālā grākā. Mēs nepārgulējām, bet arī tur jautājums, kā to pārgulēšanu definēt. Tur bija līdz pārgulēšanai tur bija daži centimetri, ja ne milimetri, un tad
Jā, tad jautājums, kā tos nosaukt. Sauksim, tas bija attiecības ar seksuālo grēku, un tā bija, es teiktu, ka tā bija lielākoties mana vaina, jo man pieskārieni ir ļoti svarīgi, un tad tas miesas kārības viss tas panesās, un tur pusauģu vecumā pavisam slikti. Un otrs iemesls, kāpēc tās attiecības mēs pārtraucām, ir tāpēc, ka tās bija toksiskas attiecības. Un to varēja pateikt jau pa gabalu ļoti agri, un es pirms raidījuma domāju, ja es varētu kaut kā atgriezties un pateikt sev nedari tā. Un tas ir tāds ļoti interesants jautājums, jo, ja nebūtu to attiecības, nekad nebūtu sastapis draudzeni, ar ko es tagad draudzējos, kas jau līviņa, mēs plānojam kāzas, un seksuālā grēka tur nemiņas nav mūsu attiecībās, es uzdrošinos teikt. Un, jā, vai es gribētu, lai tās attiecības nebūtu notikušas? Jā, bet arī iepazīt Ievu, ar ko es tagad draudzējos. Un kas ir varbūt pie kādas toksisku attiecību raksturīpašības? Toksisku attiecību raksturīpašības. Es teiktu, lielākais toksiskums, kas mums bija, ka tās bija attiecības, kurās lielākoties es gribēju būt, un tad ne seksuālās daļas dēļ, bet tīri draudzēties. Draudzēties gribēju es, bet viņai es nepatiku, es biju īsāks par viņu, joprojām esmu, un tas viņai ļoti nepatika, un vēl visādas lietas, un es vienkārši nepatiku, un tad tās bija tādas attiecības, kur es cenšos to uzturēt, bet no otras puses ir, labi, cik ilgi tur kristiāns gribēja draudzēties, labi, bet pamazām kaut kā viņš ir jāizēd, un bija sajūta, ka es neko nevaru izdarīt pareizi. Vienreiz viņa pateica tādu, tas pat nebija kompliments, es biju paņēmis Elmeks zobu pastu, un tajā manā burbulī, informācijas burbulī, kur es dzīvoju, un viņa tur, Elmeks ir tāda diezgan laba zobu pasta. Un arī Elmeks. Jā. Tā nav sponsorēta reklāma, bet tās ir dzīves, un tad mēs bijām nometnē, un jātīra zobi, un tad vai es aizdevu, vai kas tur bija to zobu pastu, un viņa pasaka, Elmeks, laba zobu pasta, un tā kā priecīgi. Un tas man bija disproporcionāli liels atvieglojums, ka beidzot kaut ko es izdarīju labi, ka man nav jābaidās, kaut kas ir riktīgi. Un tas bija milzīgs, kā latviski sauc, sarkanais karogs, ka kaut kas nav labi, ja man par tik vienkāršu lietu ir tik milzīga sajūsma. Un, principā tās bija vienpusējas attiecības, seksuālais grēks galīgi nepalīdzēja vienam no mums, un mēs viens otru ievainojām un aptraipījām, es teiktu, un bailes, principā bailes, jo ja mēs draudzējamies, tad es satiekos ar savu mīļu draugu, un ar ko es ceru nodzīvot visu mūžu kopā. Bet, ja ir bailes satikties, tad kaut kas tur nav īsti riktīgi, vai ar mani, vai ar viņu, vai ar mūsu attiecībām. Es teiktu, ka ar mums visiem trim bija kaut kas slikti. Jā, un tagad sanāk, tu esi attiecībās, esi sadarinājies, un kas varbūt tev šķiet tāds pats svarīgākais attiecībās, vai kā kristietim vajadzētu skatīties uz attiecībām? Tas ir tādi plaši jautājumi, bet vai tev ir kas, ko pieminēt šī saistībā? Jā, viena no lietām, kas man nopietnējās attiecībās ļoti svarīga, ir, ka ja es draudzējos ar meiteni, tad pirmais jautājums ir, vai mēs draudzējamies, lai apprecētos, vai mēs draudzējamies, lai izšķirtos. Ja tās ir romantiskas attiecības. Ja tā ir vienkārši draudzība, tad tur tas jautājums nemaz neparādās, mēs neko nākotnē neplānojam, mēs vienkārši esam draugi. Bet ja tās ir romantiskas attiecības, ja tā ir tāda draudzība, kur aiziet daudz laika, daudz enerģijas, daudz uzmanības,
tad, jā, vai mēs draudzējamies, lai apprecētos, vai mēs draudzējamies, lai izšķirtos. Nu, tikko kā tas ir skaidrs, nu, tad ejam uz laulību. Un tā ir mana pieeja. Es nesaku, tā ir pareizā pieeja, bet tā ir mana pieeja. Un viens no iemesliem ir tas, ka es ļoti vēlos ģimeni, es ļoti vēlos būt tētis, un es ceru, ka es būšu labs tētis, ja Dievs dos bērnus. Vai vispār apprecēties. Un tas ir tāds, nu, dziļais stimuls tam pirmajam jautājumam, ko es teiktu, ka ir svarīgi saprast, jo, ja tās romantiskās attiecības, nu, viņas ar kaut ko viņas beigsies. Ļoti konkrēti, vai nu laulība, vai nu šķiršanās. Un tā šķiršanās var būt dažādas, bet, nu, es negribu draudzēties, līdz šķirtos, es gribu draudzēties, lai būtu visu mūžu kopā. Un tas ir tāds, nu, meitenē tas ir ļoti smagi. Un cik ilgi jūs esat kopā un līdz arī tad, kad draudzējāties un sadarinājaties, cik ilgi tas sanāk tas sadarināšanās posms un līdz kāzām un draudzības posms? Jā, nu šeit ir jāpasaka tas iemesls, kāpēc es teicu, tas tāds ļoti interesants jautājums, vai es negribētu būt tajās pirmajās attiecībās, kas bija. Jo es Ievu iepazinu tad, kad es vēl biju iepriekšējās attiecībās. Mēs bijām alfa kursā. Man tas šķiet ir jau pirms 3,5 gadiem. Jā, man šķiet tas bija pirms 3,5 gadiem. Un tad es Ievu iepazinu, un neilgi pēc tam mēs ar bijušo draudzeni attiecības pārtraucām, un man ļoti ilgi bija ļoti sāpīgi, un Ieva mēģināja ar mani draudzēties, bet man bija tāds, ka labāk no sievietēm tagad kādu gadu vismaz nost un nekādas romantiskās attiecības, jo tā pieredze bija ļoti sāpīga, un atvieglojums, kad draudzē tur bija precēts jauns pāris, un mums ir kafejnīca Agenskalnā pēc dievkalpojumiem, ko paši sarīkojam, un kur ir kalpotāja komanda, un tad mēs tur pagrabiņā kafejnīcā runājamies ar to precēto pāri, es ar to precēto pāri, un ar to sievu runājot, es izjūtu tādu ļoti lielu vieglumu, ka var, ar meiteni, ar sievieti runāt tā nebaidoties, ka kaut kas aizies greizi un ka es atkal kaut ko ne tā izdarīšu un viss būs slikti un es būšu ļaunais. Un, tas manais evanciālais ievainojums ietekmēja Ievu diezgan spēcīgi, jo viņi ļoti aktīvi vēlējās un izrāda iniciatīvu draudzībā ar mani. Un tas ietekmē, ja tur ir tāds pilnāks stāsts, tad tas ietekmē mūsu attiecības un ietekmē joprojām, bet arvien vairāk mēs no tā atvesaļojamies abi. Un tad kaut kādus sanāk, mēs bijām pazīstami viens ar otru un tā nedaudz draudzējāmies, runājām viens ar otru, gandrīz vai regulāri tikāmies jauniešu pasākumos, šķiet 2,5 gadus, un tad tagad jau nedaudz vairāk kā gadu esam kopā, kā draugs un draudzene, un sadarinājušies, principā mēs aptuveni tikpat ilgu laiku arī esam sadarinājušies, jo tad, kad es jautāju, vai viņi vēlas būt mana draudzene, pirms dažām dienām es viņai teicu, ka es esmu atbraucis uz Berlīni, jo viņa Berlīnē tajā laikā dzīvoja kopā ar brāļiem. Es esmu atbraucis, lai saprastu, vai es gribu tevi apprecēt. Un tāds diezgan radikālas izmaiņas, tas bija tāds milzīgs, man vajadzēja milzīgu drosmi, lai atkal ieiet attiecībās, un tad es gribēju iet tā pa īstam. Un tāds neraksturīgais gadījums, varbūt mēs kaut kādu gadu esam sadarinājušies, jo mēs ejam uz to, ka, laulība, jā, tas ir tas mērķis, bet oficiāli tā kā filmās, kā amerikāņi bildinājas, es vēl neesmu, bet, raidījumā es nestāstīšu, kas ir ieplānots, bet ir ieplānots šajā vasarā to izdarīt. Viņi zina,
zinu, ka tas būs vasarā, tā kā tas nav noslēpums, bet. Un kāzas, kad? Kāzas aptuveni 27. decembrī šajā gadā, bet mēs jau par to parunāsim, jo tas ir, kamēr sesija nav beigusies, tikmēr mēs runājam, kāzas neplānojam, jo tas daudz enerģiju paņem. Jā, jo es arī uzskatu, ka tam jābūt salīdzinoši ātri. Vai tas attiecas cilvēku, tu iepazīsti, jūs prasa pareizos jautājumus, un tad jau diezgan skaidrs, kur tas ies. Un man patīk, kad jaunieši arī viņi satiekas un sāk draudzēties, un tad salīdzinoši ātri sadarinās un aprecās. Man liekas, tas viss var process būt arī zem gada, zem diviem gadiem noteikti. Tad daži saka, ka esmu kreizīti, kā tu nevar, taču cilvēku. Man liekas, cik tu ilgi viņu iepazīsti, ko tu dari ar viņu, tad tur visu laiku. Bet ja tas tā apzināti ir, lai iepazītu viens otru, tad nevajag ilgu laiku, tāpēc tas ir labi, ka jūs to tā darāt. Varbūt vēl kaut kas, ko tu pie šī gribēji pieminēt? Ļoti jāsaudzē sevi. Un attiecības nav vieglas. Tie no jums, kas klausās, kas nav attiecībās, izbaudiet to laiku. Jā, varbūt kādi saka, es jau ļoti ilgi baudu to laiku, bet es tiešām saku, izbaudiet to laiku, jo attiecības ir tāds milzīgs ieguldījums no vīriešu puses. Bībelē ir aicināts nomirt no vīriešu puses attiecībās. Tas nav viegli. Un tur vajag tādu kārtīgu raksturu, tā kā vīri, kas klausās, neprecētie vīrieši, kas klausās, audzējiet savu raksturu, audzējiet savas attiecības ar Dievu. Tas būs izšķiroši svarīgi attiecībās. Izšķiroši. Un tas arī ietekmēs to, vai tu tad atradīs to meitu un aprecēsies. Ja tev būs arī viss raksturs vispārējais, tas jau iet arī kopā ar to. To es ielieku Dieva rokās. Jā, ok. Un tad noslēgumā mums jau laiks ir iztecējis. Ko tu ieteiktu jaunākam sev? Ja tu varētu atgriezties pirms 5 vai 10 gadiem, satiktu sevi, varbūt kaut ko citu, nesaka, es varbūt neiet uz tām attiecībām, bet kaut kas cits tāds, un tu varētu satikt kādu vienu tādu svarīgu lietu. Es pat nezinu, vai es teiktu, neiet uz tām attiecībām. Es tiešām nezinu par to jautājumu. Tas ir tāda milzīga dilemma man. Bet ko es ieteiktu jaunākam sev? Tas ir labs jautājums, jo, ja es domāju, ko es gribētu ieteikt sev jaunākam, tad man jāpasaka tā, lai es arī paklausu. Bet, drīzāk mans tas novēlējums jaunākam sev būtu turēties pie Dieva un izveidot rīktīgi tuvas draudzības ar ticīgiem džekiem. Tas ļoti palīdz. Un tad varbūt arī tās romantiskās attiecības tik ļoti neprasās, jo ir tik forši. Jā, tas ir svarīgi, un svarīgi arī nepazaudēt tos draugus pēc tam. Daudz apprecās, un ir jābūt vismaz vienam tuvam draugam, ne tavai sievai. Man liekas, lai vienkārši arī var pavadīt laiku kopā, jo sievietēm īpaši nepatīk tās lietas, kas patīk mums un pretēji. Tāpēc arī ļoti vērtīgi koptās attiecības arī ar saviem čomiem dažiem un uzturēt īpaši ticīgi. Tā ir svētība no Dieva. Tās tuvs draugs kaut kas ļoti īpaši. Jā, paldies visiem klausītājiem, ka jūs bijāt un klausījāties. Ja jūs iedrošināja šis raidījums, tad aizsūtiet to kādam, kuru arī tas varētu iedrošināt. Kā arī šis raidījums pieejams Spotify un citās raidierakstu vietnēs, lai ar to varētu vieglāk dalīties un arī patērēt, klausīties. Un droši jūs varat atstāt man arī atsauksmi vai ideju nākamajām tēmām, apmeklējot mājaslapu ej.uz/slīpsvītra vērtību kompas. Un nākamajā reizē būs raidījums par atbildēm uz jūsu jautājumiem, tā kā arī man varat iesūtīt kādus jautājumus, uz kuriem tad jūs vēlētos saņemt atbildi. Tad noslēgumā lūksim, Kristiāna, vai tu vēlētos lūgt? Jā. Paldies tev, Tēvs, par šo raidījumu. Paldies par to, ka mums Latvijā var būt kristīgais radio. Es lūdzu par katru klausītāju, palīdzi mums katram tev tuvoties un sakot tavam ceļam, ne pasaules ceļam, un dari, ka tavas vēlmes kļūst par to, ko mēs vēlamies, un kad mūsu vēlmes nav no miesas, nav no sātana,
ļauniem gariem, bet ka no tava prāta, no tava gara. Un lūdzu stiprini mūs šajā laikā, kad ir daudz dažādi izaicinājumi un palīdz mums dzīvot šo dzīvi tevis cienīgu. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Paldies, ka tu biji. Paldies. Jā. Tad, dargie jaunieši, sekosim Dievam un Bībelei, mūsu dzīves un vērtību kompasam. Jaunieši, īpaši vīri, esiet stipri un droši, un meitenes sargājiet savu sirdi. Tiekamies nākamajā reizē.